to tagad galīgi nelepojos un ir kauns par to, bet vienkārši, lai jūs zināt, kāds es esmu bijis, tas cilvēks, un es biju ļoti jauns, praktiski, ka es dzīvoju tikai sev, un ik pa brīžam pavītēju tādu kā ideju, kad, nu, jā, ja kaut kas, varbūt tas ir kaut kas augstāks, tad tieši tā jēga arī nebija tā dzīvē galīgi, un no viena pritona otrā pritonā, un pēc tam, jā, tas ir kā arī paralēli, un jā, vienkārši man dzīve gāja uz leju, un es pat baidījos dzert, jo pēc tam, kad es dzēru, es bija tā, ka man zuda filma, es vienkārši dzēru, nu, ka man kaut kādā brīdī pazuda filma, nu, es neatceros, ko es daru. Bet par maniem stāstīja šausmas lietas, kas bija kādi izvarojas, tur kā tas pats vai nu nosits, vai paši pats gadījis nosits, vai tur uzspies kaut kādiem cilvēkiem, kas nav apgrieztāts, ir panākuši, kas uzskar jūri pēc ceļiem, vienkārši, nu, kaut šos bija agresīvi. Vēl pēc armijas atnāca arī, jo vēl agresīvāks, un paralēli, jā, es vēl pareizi teicu, es strādāju glābšanas stacijā, darbojos, kā bija tāds, nu, fiziski attīstīts, tad peldēju, jūdzēm jūrā, kilometriem jūrā, tāds bija darbs, un bija tāda saucamā, un tā bija tāda, kā teikt, jaunēja vieta, jā, jo tā var izteikties, ja padomu laikā cilvēkiem visam bija kaut kur jāstrādā, un tā glābšanas stacija bija tā vieta, kur kā tu skaitījies, kur tu esi, un faktiski tu varēja arī mierīgi nebūt, kāda bija kaut kur jāstrādā, viņiem jāskatās, un tas nebija tā lieta kā bomžai, vai bezdarbnieki, un tas ir tad viņš tika aizniec. Tad parasti šie cilvēki, kas bija Ventspilsī, bija tāda posta pilsēta, tur bija visādi farcovšiki, tur bandīti tādi, suteneri, tur prostitūti, nu, pats un viss tur tādi. Es kontingents strādāju tajā glābšanas stacijā. Nu, skaidrs, ka es tajā kompānijā nebūtu tik labāks, bet es biju līdzīgs viņiem. Un beigās es jau peldēju tajā pašā tajā straumē, kas praktiski bija kā kanalizācija, kas gāja praktiski uz leju, un jā, tur bija sudos, nu, tā, ne? Un tur padās prostitūtas kopā ar sutenieriem, tur pieņēma, tur padās klients, tur padās tik dzerts spirts, tur padās tik spēlētas kārtas uz daudz, tur padās sakās kautiņi, un tur viss tās lietas. Un viss tās lietas bija šausmīgas īstenībā. Un neredzīgi tāda galva izvējas, un tad, kad brīdīs kā pats saucu, bija vienā kompānijā, un sauc, tas ir Dievs, un tas tu esi, moškir kaut kāda izvēja. Nebūs tāds zināts ārā. Jo man vecmāmiņa arī, ticamāk, lūdz par manī, un es biju kristietis, ko nomināli, protams, jā, savā laikā ļoti nomināli kristietis. Mūsu ģimenē es par Dievu neko nepieminēju, absolūti. Tā bija tēma, par ko neviens nerunāju. Bet, jā, un es atceros, ka vienīgo, ko es saskarot, bija tāda viena čigānieta, ja, kur mēs, viņi sēdēja, nu, puiši pie sasēdāk ar meitenēm, un, jā, un es viņiem mājās, pats viņi dzīvo tajā manā galā, es viņiem nesu somu, tur tāda liela meitene, puiši, nu, zināt, meitenes tajā vecumā lielāks, kā puiši, un es biju maziņš tāds, nesu viņai somu, tā, un viņi bija kristieti, un parasti skolā audzinātāji, visu laiku apstākāju, jūs tur kristieši, tur jūs tur iznīksiet, tur jūs to vairs nebūs, un viņi tā ļoti sliktā gaismā centās. Tā vienkārši ir tā normāli, viņi tās uzdīvāji, nu, tieši manis, un jā, es parasti paudu somu, kad tā somu, tad atpakaļ mājās, nu tā izbūt tā mīļa, līdz kaut kā, nu, iespējams arī viņi par mūsu lūdzu varbūt un visu savu ģimeni. Jā, nu, lūk, un tad notikās tā, ka man viens draugs, kurš, it kā es biju dzirdējis, kurš it kā ir kļuvis ticīgs, nu, nav pēc, ka tur viņi uzminies, viņš tur tāds, nu, nedaudz, saspiedies, un pēkšņi es satika, pēc kārtījās sesijas, un jā, viņš kaut kas sāk stāstīt, Jēzus, Dievs, kaut kāds ir, un es jau tā nekā nezināju, un tomēr jā, un tu tās pasmēsimies, un viss būs kārtībā. Kā teikt, tas būs kā tāds joks, bet nē, es skatos, viņš ir tajā iekšā reāli tur, un viņš ir jau kaut kāds brošūras lapiņas, grāmatas, nevis šitā, bet citas grāmatas kaut kāds, un es tā neko kaut ko sāku lasīt, bet interesanti tas, ka es viņus mūžīgi satiku sev ceļā kaut kur, ne, par Pludmalēm vai kur mēs tur bijām, mūžīgi bija priecīgi, mūžīgi, un tas tā neatbild vispār maniem tādiem uzskatiem par Jēzus, par reliģiju, vai es tur baznīcā, kurā viņi iet, un tad tu jābūt tādām, ļoti tādām sadrūmušam, tad tu aiziet pie zobārsta, nu, kaut kas tam līdzīgs, un tā, bet viņi bija tieši pretēji, ļoti priecīgi, ļoti tādi, nu, viņiem viss likās, viss bija pilnīgi kārtībā, un es domāju, tā ir kaut kāda sekta, ne, un dzirdēts par sektām, ko varam,
Es domāju, nē, man bija, un beigšņi palikās vairāk un vairāk, un man es nebija, mums bija kompānijas, kur mēs veicām iedzert kopā, bija kompānijas, kur mēs veicām meitās, un dažādi kompānijas bija, un skatu viņa tā visām kompānijām, viņi beigās paliek par kristiešiem, ietējām baznīcā. Un tad es domāju, noteikti tas mācīties pastors, kas viņš ir nozombējis. Tā baznīca bija tieši tā vietējā boks klubā, kas īstenībā, mēs tur boksējamies, boks klubs, bet citā bija agrākā baznīca. Tad, kad sākās Latvijā neatkarība, tā ēka tika atdota baznīcai, jo viņi arī piederēja viņiem. Bet tas bija boks klubs, kurā mēs bijām boksējušies, un es domāju, es būtu atgriežu uz to draudzi. Mēs bija tāda cīņas pilns, tāda cīņas par pilns, domāju, tur tās parādīšu, kas pa lietas. Man paņēma vienu draugu līdzi, drošībā es tikai, Agijā parasti es ar divatā mēģinājām atsisties par visiem tiem melnajiem puišiem, un tur bija daudz citu zālsieši nācās kauties, lai pastāvēt, tur nezaču durīt, var citu visu tās lietas. Un paņēma līdz drauga, tur osmēja pāris sāles, un beigās viņš sāk liecināt, un liekas, ka viņš izsaka par manīm, un tad pēkšņi saprot, kāda schēma, likās, ka es apjautu, es domāju, kad viņš stāsta, ka viņi draugi, ka man draugi visiem par manīm ir pastāstījuši, un tagad līdz ar to viņi tagad uz manīm, vienkārši līdz ar to, lai es uz to kaunu, un tam līdzīgi, ka man tagad es domāju, tā schēma darbojās, bet tādu mācīties pateikt kaut ko tādu, ko nezināja neviens, neviens man savus to nezināja, nezināja man māmu, nezināja ne policiju, toreiz tajā laikā man bija daudz bija skiepa zukā, un neviens man nezināja īstenībā, un tad pēkšņi, kā viņš to zina, un tad es saprotu, kad bija tāds dzīvens spēnes un debesīm, es saprotu, jā, Dievs vienkārši, jā, būtiski. Un es vienkārši, man teikt pārmīgs, jo tā, es atdarēšu tādu, bet tiešām man kļūst, vienkārši, man jāpalīk bailes. Es domāju, Dievs, ka viņš ir to, otrā, trešā vietā, visā pēc darba, mans plāns, mans domas, un es sev kā pilnīgi kailis, Dievu priekšā, pilnīgi kailis, bez tā kā, un tā bija šausmīgi vēlas, un tad mācītājs turpināja stāstīt. Viņš šeit, kad jums ir otrā iespēja, jūs pieņemsiet Jēzu, kad Jēzus mums piedod visus grēkus. Es domāju, tāds man likās pilnīgi fantastiski. Man var iespējams piedod, man jau ir šans kaut kāds, Un tad, kad tomēr es jau nezināju toreiz, kad Svētais Gars sāk darboties, viņš jau sāk uzzināt man sirdi. Tajā brīdī, kad norīkās tā cīņa, un tad teica, ja tu izies priekšā, kā tu aicināji iziet priekšā, kā saka, lūksim un kopā un tam līdzīgi pieņemsiet Jēzu, un viņš piedos mums visus. Es domāju, kā es iešu, tur ko tādu draugu par manī padomās, ko manā darbā, ko man vecāki, ko man visi tie bandīti, kas tur, ko viņi par mani tur vispār, lasītīs, ka ne tur beigās, bet beigās, kas mēs padomā, ko tā man tie draugi izdarīt, ko viņi izdarīt, man tie draugi, viņš šodien ir rītā, viņi nav, tas meitas, draugas, kas ir rītā, kādā manās nav, viņi tā nebūs, tas bija vienkārši tur, kā saka, īsts moments, Un es domāju, kas ir vienkārši izdarīšu to vienkārši. Tas, ko es noticās, ka brīdī, kad es lūdzu, vienkārši atklātot tos vārdus, īstenībā, ko mācītājs teica priekšā, kaut kas tur ļoti vienkārši vārdu. Jēzu, es pieņemu tevi, kas savu kungu, jūs mans glābējs, es mans kungs, maini man dzīvi. Tad es izdarīju, kad būtiski maniem pleciem pacūši tāds 2 tonnas smagums. Likās, ka man pirms tam es nebija ilgs, bet manā dzīvē jau bija tāds kaut kas smags virsū. Tā paša brīdis ļoti nosvīt. Es domāju, ka man izgāja kaut kāda jauna gada. Es ticamāk izgāju. Jo tā bija kā karsta diena, tad draudzēm iekšā vēstu, un es sāku svīt šausmīgi. Un tad es izgāju ārā, es jūtu, ka jā, es esmu tā kā zināt armijā pēc sava lodas, kad liek tie kiras zābaki, un viņiem mūsu vienkārši tā kā 7 zābakos, un tas tāds mūzīgs prieks tāds, man liekas, debesis zilāks, zaļāk reāli. Narkotikām vienkārši, bet tur nebija nekāds lietot nekas tāds. Vienkārši, jā, pilnīgā tāds brīvība atklās, un tajā rakstīts, ka nekīt, kad es daru brīvi, tas ir patiesi brīvs, un es daudz brīvs, un tajā pašā brīdī es varēju visiem sāk sludināt, es satiekāt pazīstamot kaut kādu krīzēs, sāk liecināt, ka es esmu dzīves. Viņš es esmu nejā tur, viņš ir šeit manā sirdī, viņš ir manā sirdī dzīves, viņš ir šeit, viņš ir šeit. Beigās vecāka teica, es pāries, tēvs bija skeptisks, ka viņš to parasti, viņš tā jau ātri visu pārējā, pēc 35 gadus nav pārgājis. Kad es aizgāju darbu, man bija izaicinājums, ka es darbu, kurš ir teikšu, es domāju, labi, es esmu gatavs mirt par Jēzu, es domāju, zināt, jūs, pasaka, es tagad esmu kristietis,
Tad līdz ar zoli spēlēšu arī šāvais spirtu, mēs dzēlām medicīnisko spirtu, bija parasti jātīra ūdens, bija parasti norakstīt spirtu, tas darās vienkārši norakstīt spirtu, un pēc tam izdzēsies, treniņi nekad nebija, treniņi bija tikai uz papīra. Lūk, un jā, spirtu nedzēšu vairāk, es zoli nespēlēšu, nav vēl vairāk, vispār nespēlēšu. Es esmu krisēts vienkārši arī, iestājās labu klusums vienkārši arī, es domāju, kas tur notiks, nekas nenotikās, viņi tagad skatījās vērāk, man kāds uzbrauks un čekot man visu laiku, un tad, kad viņi mužīgi pie kaut kāda vieta, viņi nāca pie maniem, vienkārši es vēl viegli ierēbuši, vienkārši, tad viņi nāca un sako prasīt, gāja kopā neviens neprasījos, ne visi tur, un beigās interesanti izdarīt Dievs tā, kad es beigās kļuvu par glābšanas stacijas priekšnieku, kad šie visi tie bandīti man tīrīgi, viņiem bija jāpakļaujas, man bija jāslēp spirts, atceros, tur pat nevarēja seifu atstāt spirtu, jo bija speciāli krapoši, tur viņam seifu bija tur 2 reizes nostauties, man atcās spirtu turēt mājās, 7 atslēgām vienkārši arī, un pats tā kā īsti cīnīt visās tajās lietās, un es teicu, nē, mēs spirtu nevaram vairāk, vienkārši mums jātais reāli treniņš, kā tie visi treniņš, kā iekšā tur zemuļi trenējās, tur uz cīnīt vienkārši, labi, trenēties, uz spirtu, nekā. Pēc apdiesmu man aizvadzīja tālāk jau, tas ir cita epopēja sākās, man sāks, tad es parasti peldēju, iepaldies bija jūrā, vairākas jūras, kā parastā praksa, un man draugi, kas bija ar laivu, man pavadīja, viņam tas apnika, jā, es kā man es tipapēju jūrā, tāds valsts tur. Un pēkšņi, un tad draugi saka, kā priekšā laivā, un es gribam paies, es biju pieredzi, es parasti skrēju, un es vēl biju bijis tajā baznīcā vienkārši, jo manā dzīvē vēl bija kompromiss, es dzīvoju kopā ar sievietes, kurš man vajadzēja dzīvot kopā, es dzīvoju vienkārši, un Dievs ir man ļoti sāc runāt, ka kā nevajadzētu darīt, jo man ir vienkār bauda, man ir vienkār bauda, man dzīvo kopā, tas ir seksā, bet kaut kā viss tas stresses sagaidas kopā, un es jau es izdomāju. Tā kā bija tā savā dzīvē, es palīdzēs, un tad notikās, ka tajā dienā, kad dažādi kompromisi manā dzīvē projām vēl nebija tā pilnībā, tāpēc tā viss lielā pārdzīvē nebija pilnībā notījies. Un bija lietas, ja es man atturēju. Un tad es pēkšņi jūtu, ka man kājās sarā krampi. Sarā vienā kājā, sarā otrā kājā krampis. Jūrā, jā, tas bija bijis. Uzsot bija 2 stūpis krāsā, varēja krampi redzēt. Un man nekad tā nebija bijis manā dzīvē, nekad tā nebija. Cik tās ādāts līdz ar ko tur speciāli, un es saprotu, ka es slīšu, tad atkal pēkšņi sametās bailes, un es pēc visu, un beigās man likās par tādu slaidu, avīzes, tur slīcēja, glābēja paši savas glābējas un slīcēja. Un tad kā viss man dzīve, kur viss slaidos vienkārši, un beigās bija, kā tad ir jāiet manai dzīvē, kā tas atnes, es esmu pienesumu, savu dzīvē, ko es esmu darījis, un tad pēkšņi es sapratu, atceros to, ko mācīties, bija teicis, ka jūs varat lūgt Jēzu, un viņš jums palīdzēs vienkārši. Tas bija tāds salmiņš, un es pat īsti nevarēju palūgt, man nevarēju nokļūt steidos vai smuku, pacelt rokas, vai kā harizmāta, vai noskaitīt, nav ko, vai ne, tur būs tās debesīs, man nebija laiks tam visam, es slīgu. Un es vienkārši tā kā tā vārdu izrādās ārā, un nepadomāts, es ir Dievs, Jēzus, ja tu esi reāls, glāb mani, es tev kalpošu. Tik tā, kas izrādās no manis, tā kā būtības ārā. Pēc tam notikās interesantas lietas, man atrāvās krampi, krampi aizgāja. Tu tiesās Jēzu, jā? Jā, es vienkārši pateicu uz vārdu, kungs, ja tu esi reāls, ja tu esi dzīvs, vai glāb man, es tev kalpošu. Tā bija, tas bija tāds, vienkārši tāds sauciens. Un tad aizgāja bailes visas, krampi atstājās, un es zināju, pat ja es būtu nostīcis tajā dienā, es būtu kopā ar viņu debesīs, jo tā bija tāda bezgalīga mīlestība, ko es sajūtu tajā pašā brīdī. Un es izpildēju krastā, man nekontrolējām trīcēja žoklis, es nevarēju to kontrolēt, es uzdievu 2 stundas vadēju džemperes, spēlēju volejbolu, kopā ar saviem draugiem, un tad Dievs atgādināja vienkārši, tas tā par stopu, ja par bazaru jāatbild, par kaut ja, par savu vārdiem jāatbild, tad es sāku meklēt, es saprotu, Dievs ir reāls, kā es viņam varu kalpot, kā es viņam varu, es sāku kaut kā, un tad es saprotu, ka man jābrauc uz Bībeles skolu, vienkārši gribējās, tāds garīgais seminārs, un tas bija Tartu Igaunijā,
Un, jā, jo tur bija bijuši no mums tās draudzes, maz vasarā draudzīta, tur bijuši daži cilvēki, un viņi teica, jā, tas būtu labi, mēs tā rekomendēsim, ka viss tur. Un tad es tur beigās beidzās ar to, ka es 5 gadus nodzīvoju Igaunijā, un tas ir cits stāsts atkal, un jā, es man jau gribēju savā laikā Igauniju iedot Igaunu pasu, un jā, man sacīt darbā, joprojām es strādāju LG, vai ne, un ir darbs ar Igaunu klientiem vienkārši, mēs pagādām televizors, leckapis, un es jums teikšu, Igauni pašlabākie klienti vienkārši, jā, viņi nav tā kā, teiksim, nezinu, latvieši vai lietuvieši, vai vairāk, kas tev tirīgi vēsli izdīgi savrā, un dabūt atklājas Igauni, ja viņiem izskaidros, ka tas ir labs man, viņi to nopirks vienkārši arī, tad neskatās tik daudz par cenām, viņi ir maleči. Un Igauni vispār ir tādi, ja tu, jā, tas ir vārds stāsts, ka es iemācījos Igaunijas, bet es to nestāstīšu, savādāk būs par daudz, un es negribu kavēt laiku. Bet tos brīnums, ka Dievs darīs manā dzīvē, un beigās viņš man deva arī sievu, vienkārši arī, vai ne? Sākumā domāju, ka tas viss Igaunija, bet beigās Dievs man deva visu Latviju, vai ne? Ja kas ir man sieva, viņi zina, par ko ir uzstāsts, un man ir visu Latviju. Bet, jā, un mums ir 4 brīnišķīgi bērni, mums savā laikā nevarēja būt bērni, un mēs zinām, ka Dievu nekas nav neiespējams, un viņš mums ārstēs, mums vispār tikai dzīvot, būt bērni reāli arī. Tad Dievs atsūtīja vien tā cilvēku no Anglijas, Alans Džons, un Alans Džons, viņš bija Kaunijā, un tad Kaunijā, viņš ir tāds cilvēks, viņš rādīja fotogrāfijas, ka visur, kur viņš brauc tajās valstīs, pēc viņa lūkšanām dzimst bērni. Viņš sapēc likās jocīgi. Jā, bet, prāts samētāts, ne? Bet, un var sakot, ko mēs neko īpaši tā nebija īstas ticības, kaut kāds arī par godīgi sakot, ne? Bet, mēs izgājām priekšā, viņš teica, izlācija priekšā, mēs te precētu pāri, mēs lūksim par jums. Viņš palūdz mums, nekas nenotikās, viņi jau nekāds nebija tirpus, ne spāles sacēlās, nekas nebija ar cilvēku, jā. Bet mēs darījām, pamacām mājās, darījām kaut kādu savu darbu, ko mēs varam darīt, vai jā, protams. Un tad pēc 9 mēnešiem mums kāds brīnums, piedzimums pirmā meita, kas bija 23 gadus, Daniela strādāja valdi par Stuart, mācās par fizioterapeitu, ārstu topošā, 3. kurs jau. Jā, un viņš 3 reizes pirms palīdzes piedara 3 bērni vienkārši arī, ne? Var sakot, un mēs vēl pieņemam 4. bērnu, vienkārši, par apstākļi tā sanāca, un jā, kur 3 pret 4, un es teikt, jā, ka es esam viens no laimīgiem cilvēkiem pasaulē, kad esam piedzīvojis par Dievu žēlastību, un ka mēs, es arī, cenšos atbildēt par Tev bazaru, ko es esmu teicis, jā, cenšamies kalpot Dievam, un šeit kalpoju, šeit lietīšu to cilvēku apvienībā, lietīšu to praktisko, un bieži braucam uz misijām, Dievs savu žēlastību, Dievs brauc uz Ukrainu, un Ukraina arī bijām Gruzijā, un Armēnijā, un Turcijā, dažādās pagrīdu draudzēs, un ar muslimiem. Esam ar Džonu bijuši kopā arī Kaukāzā, Gruzijā, Armēnijā. Un jā, Dievs darīs daudz brīnums, Dievs dziedinājis daudz cilvēks. Dievs izmanto mūsu parasts cilvēks, kur, nekas jau tā, mēs neesam īpaši, bet tas, kas bājā mūsos, viņš ir tas, kas dara brīnums. Un citais jau kaut kur tālāk, tās, kādā citā zemē, tad jau, ziniet, pravietis savās mājās nekad nav, cienīgs vai vērtēts, vai ne kaut kā, ja es savās mājās, bet citās, teiksim, bet tas ir, ja tev Dievs dod tādu svaidību kaut kādā konkrētā pasaules malā, tad jāsāk jau vienmēr ir ar to savu sētu, ar savu kaimiņu, ar savu namu un ar attālākiem, tad jau pēc tam Jūdeja, Samarija un tā pēc pasaules galām. 3-5 gadus esat Dievu, jo neesat atkāpies, vai es negribu atkāpies no Dievu. Nē, absolūti, jo tas ir tāds skaidrs, ziniet, katrā bija kāds būt zem narkotikām vai zem alkohola, ne? Bet tas skaidrs, tas ir tas, kas paiet, šis ir tas, kas nepāriet, ne? Es sāku likās pieņemas jēzus, un tad tas ir, ka likās, ka jauna kaut kā narkotika, bet pieņemat jēzus īstenībā, tas ir, jā, viens, tas to ir skaifā, otrs, protams, tā ir arī veltīšanās, Mūžīgā dzīvība. Kaudze? Mūžīgā dzīvība. Jā, un, protams, tā ir mūžīgā dzīvība, tu zini, ka tu piedari, tu zini, ka tev sāc ierakstīt debes grāmatā, un tu nezini, neviens muslimāns, viņš par to pārliecināts, un tikai kristieši tie, ka mēs pazīstam Jēzus, mēs varam būt to 100% pārliecināti. Ja kāds var pārliecināt šo, ka būs iespēja iepazīt, un tas nenozīmē, ka jūs ejat kaut kādā baznīcā vai draudzē, tas nav tas nosacījums vienkārši. Nosacījums tas, ka jums ir šīs attiecības ar Jēzu, ir šī sadraudzība ar viņam. Un arī citiem cilvēkiem vienkārši arī turēt, censies cits augstāk par sevi turēt, un tas ir, tā ir cīņa, katra diena īstenībā, vai ne? Bet mums ir, kā saukt, un kas mums palīdz, un kas mūs maina, un tā jau mēs, nekas jau tāds īpaši nav mūsos, izņemot to, ko viņš ir darījis, ne? Un neviens arī, ko nevarēja nožēlot, ja tas sēdēs gars to nedot, ne? Tāpēc mēs esam apvienojamies par mūsu pilnību atkarību no viņam. Ja pašā reizē, jā, mēs esam tādi arī praktiski cilvēki, mēs nelidojam kaut kādās tādās mākoņos, mēs visi nodarbojamies, kaut kāds biznes, kaut ko mēs darām, mēs neesam pilnā laika kalpotāji,
Nu jā, un man es tikai vairs aizņemt jūsu laiku, un īstenībā, jā, tas ir pagaidām viss, un staudāk mēs pat jāpaņem, un cienījām vairs nav nebūs vēl laiks. To gribēju, Es arī tieši gribēju teikt.